Tev nesanāk. Ko es viņiem varētu pateikt? Mēģiniet izdzīvot. Labdien! Dien! Mans vārds ir Kārlis. Mans vārds ir Valērijs. Kārli, ko šodien darīs? Taisīsim ēst. Manuprāt, es nepazīstu nevienu cilvēku, kurš neēst omleti. Tas apvieno, man liekas, ka dažādas lietas. Mārketings, uzņēmējdarbības vadība, finanses. Kad students iet mācīties, neskatoties to, kāda būs programma, viņam jātesta konceptuāla domāšana. Pamēģināt uz jebkuru procesu paskatīties no augšas. Omlet ir tas pamats, vai ne, tā bāze, kas šeit ir. Cilvēki kaut kādas lekcijas, tie darbi, ko tu kopā dari. Tās sastāvdaļas ir dažādas lietas, ko mēs darām. To īpašo garšu Veidot cilvēku. Jo mēs kopīgi taču esam, un tā ir tā galvenā lieta, ka mēs grūtībās spējam viens otram palīdzēt. Tas, ka tas vārds bizness ir, manuprāt, tik plašs, jāpiedzīvo šīs pieredzes, jāriskē, jāmēģina, un tajā pašā laikā, studiju laikā tev ir iespēja gan teorētiski saprast, kā tas viss darbojas, gan jau pašam reāli biznesa inkubatorā sākt darīt savu uzņēmumu. Kad mēs tikko esam uzsākuši šo procesu, mēs izprotam kaut kādas lietas, mēs saprotam, ko mēs gribam likt iekšā, un beigās tev būs tavs gala process, kur jūs pēc neliela brīža redzēsiet šeit. Ja tu esi jaunietis, kurš plāno uzsākt savas studijas, dari savu izpēti tāpat, kā tu to darītu, kad meklē savu jauno telefonu, lai parādītu vecākajai, ka viņš ir labāks. Dari to pašu arī ar augstāku izglītību, lai pēc tam tu izvēlētos studēt to, ko tu pats vēlēsi.